varbūt iesim iekšā. Vai varbūt jūs gribat no sākuma apskatīt apkārtni? Tas ir Nārbuļu kalns, slavenais. Augstākais. Ak tā. Vai tā kaut kas ir mainījies, vai tā Gaiziņš nav tagad augstākais Latvijā? Nē, augstākais šajā apkārtnē. Bet tas nav galvenais. Svarīgi ir tas, ka no Nārbuļu kalna mūsu dzimta ir iegūst uzvārdu. Un arī šīs mājas vārdu. Ja jūs gribat, mēs varam uzkāpt. Jā, jā. Es jau te būšu tā kā apēja. Pagā. Tu teici Nārbuļi? Tā šīs tagad ir tās Nārbuļu mājas. Jā. Jā. Omīt. Omīt. Es ieiešu apskatīties, kas un kā tur. Es iešu tā līdzi. Apnicis. Atņēma mums padomu varas smalko dzīvoklī, bet tu savus kundziskās manieras joprojām nevar atmest. Salātiņu. Pavasarī te gribas kādu zaļumiņu, kādu dillīti. Nu nav te dillīši, nav. Mūžam tu visu zini. Gurķīši. Ir cilvēki arī šajos laikos, kas prot taisīt naudu. Bet tu maz zini, cik pirmie gurķīši maksā tirgū. Kāds kartupeļi taču vēl nav gatavi. Man piedod, ka mēs ieradāmies par agru, bet taču nav uzreiz pie galda jāsēžas. Mēs varam tāpat parunāties, ko? Labi? Nu jā. Es iešu līdzi. Viņam ir kas ir galva. Vietas taču vēl jāsadas vietas, man vismaz ar salātiem jātiek galā. Tas veicināti. Labdien. Labdien. Esiet pazīstami. Zintas vecmāmiņa, Zintas mamma, mana mamma. Paldies. Dien, mēs jau laikam esam pazīstams. Jūs taču no manas brūklenes pirkāt. Oho. Mēs no tik daudzām esam pirkuši, kas te viņas visas var atcerēties? Jā, tā jau laikam... Jā, paņem zinātni. Eidi, aicina ciemiņus apsēsties. Tur uz divām. Lūdzu. Un tā ir mūsu Jadviga. Labdien. Tikpat kā man vecmāmiņa. Un tur arī ir vecais tēvs viņš. Ne? Galva. Sāp. Jā, mēs jau tikpat kā gandrīz būtu saradojušies, tikai Elga nemācēja to puisiet noturēt. Kā tu Nārbuļu puiku sauc, kas tev bija grūtgāns? Ne, puisis bija uz godu, mēs vēl gribējām zītiņai par tēvu dabūt. Nu, mums ģimenē kaut kā ar vīriešiem neveicās. Mamma agri palika atraitnēs, un man arī vīrs karā palika. Tad, kad par tevi vēl nemaz nezināju. Zintiņa arī mums izskrēja pie pirmā tūlīt pēc skolas beigšanas. Tā nu mēs esam 3 sievietes bez neviena vīrieša. Un ko mēs te riņķi un apkārt visu laiku. Mamma jau zina. Patiesībā jūs visi zināt, ka mēs ar Zintu esam nolēmuši apprecēties. Un mēs abi gribējām, lai Zintas tuvinieki un man tuvinieki iepazītos. Citādi, lai nesanāk tā, kā kāzas dienā satiekās. Kādā kāzas dienā? Kā, bet tas jau nolikts? Es domāju, ka tu esi atvedis līgā mums parādīt meitenei, kur viņai būs jādzīvo. Piedodiet, man pašai ir dzīvoklis centrā, un mēs nolēmām, ka Edze dzīvos pie manis. Jā. Mirga? Kāpēc tu neko nesaki? Ko tu? Viņa dzīve, no manējā. Te ir tāds ciema kukulis. Nu, bet mums jau laikam tomēr par tām kāzām vajadzētu kaut ko norunāt. Kur svinēsim, kā svinēsim, kā izdevumus dalīsim. Vai jau nesanāk tā, kā tur dzirdēts, ka rada sanaidojās uz mūžu, kad jāmaksā par mielas. Nu, mēs varam nokaut
cūku vai teļu? Cik ar to cilvēku būs? Un kur? Kad? Vasarā? Ja vasarā, tad mūsu šķūnī var izbalēties ap 100 cilvēku. Nu, mēs jau esam pieredzējuši. Nu, šķūnī jau gan mūsdienās vairs kāds nesvin. Restorānā vai sunu pirtī. Tad mums vajadzētu norunāt par guldināšanu. Pēc tradīcijām jau gultu klāja vīramāte ar visu jaunu, ar palaviem, ar spilvaņiem, sēku. Jā, kleitu arī pēc tradīcijām līgavaini spēku. Raudniec nāk. Sintīja būs tik skaista. Garā baltā. Ar plīvūti. No pakaļ pusi. Omīt, nekāda plīvūda nebūs. Ko tad Raimīti, lai liekam pie nešanas, vēl es viņu pie rokas ņemu? Kādu Raimīti? Zintai dēls, 3 gadi. Foršs puika mēs labi saprotamies. Bērns. No pirmās laulības. Mēs negribam nekādu tradīciju. Un pirtī kāzas arī nesvinēsim. Nekādu guldināšanu, nekādu dzirdināšanu, nekādu viesubāru. Es tikai gribēju, lai jūs iepazīstieties. Un tas ir tā, ka pēc reģistrēšanās mēs vienkārši tie, kas esam šeit, Raimīts, varbūt vēl arī Druvis, nevienu vairāk. Tepat Nārbuļos varēsim pasēdēt pie vakariņām vai pie pusdienām, kā nu sanāks. Es ceru, ka Tamāra neatteiksies palīdzēt ar savām meitām. Tas arī viss? Nē, es izdodu savu vienīgo meitu pie vīra. Tik prasti nevar. Cik tad reizes leposies? Es domāju, ka jādara, kā jaunie vēlas. Pieauguši cilvēki. Kā gribēs, tā arī būs. Mūsu zintiņa gan nav tā audzināta. Viņa klausa, ko mēs sakām. Elga ar mani klausīja, un tikai, ja tas puika viņas jaunībā toreiz nebūtu sadumpojies... Viss ir labi. Ir labi. Tā. Nu, un tajā arī nekas nedeg, mēs vēl pagūsim visu. Izrunāt. Tā. Bija prieks ar jums iepazīties, un Eidit draudzīgi, vēd mūsu mājās. Mēs taču tik atbraucam. Eidit, tu te redzi, ka Lamīte ir nogurusi. Pagaidiet. Apsēdieties. Mums ir daudz gultu. Varēsit atpūsties. Vakariņas arī tūlīt būs kārtībā. Kas ir? Ko tu staipies te pa priekšu? Paklau. Mazais nesapījās. Nu, vēlēs fotogrāfēt. Kas viss labi? Mājā visi? Putniņš. Jā, Nārbulis, nē, Liepiņ, jums vēl ir jāgaida.
Jā. Apsveicu jauno tēvu, audziniet savu meitu, rūpējieties par viņas veselību un laimi. Un par manu arī. Jā, paldies. Jā, kas jums? Vai paldies nevajadzēja. Rūpējieties par savu jauno sievu. Visu labu, visu labu. Nesmuka. Nerunā tā, viņa būs ļoti skaista. Tas vēl nav redzams. Paklausies, viņa nenoslabs. Pie ārpasaules jāpierod pamazām. Uz kuriem mēs braucam? Ekskursija pa Rīgu. Nu, taču veselu nedēļu mēs redzējām. Kas tu galīgi traks? Galīgi. Atkal rītēni pametis. Cik man reizes tev jāsaka, man tas ir jāsavāc aiz sevi. Tā vienmēr laiku, kad nav, man ir jāvāc. Jā. Kas tur maksās? Jā. Trīs. Paldies. Viens uz labu. Kur tu mani atvedi? Man pēc pusstundas jābūt. No ko tad tu gribi? Ātrāk uz kopušu klāt? Labāk tur nekā uz ielas. Un ja mums iegos istabiņu, tu arī varēsi pie mums nakšņot reizēm. Ak, Dievs, un tā skaitīsies ģimenes dzīve. Ko? Beidz, es tūlīt abraudāšos. Nu, beidz. Kāds saka savādāk? Daudz tā dzīvo. Nu, labi. Ejam ātri. Lai mūsu mazajai ārpasaules nebūtu par daudz. Nesaprotu. Nu, līdz. Nā. Labdien! Sveiki, sveiki. Sveiki. Vai, kāda mūsu pādīte. Nē. Lai auga liela, skaista un gudra. Paldies. Nē, tā ir viņa vecmāmiņa, viņa mums atļauj te padzīvot. Rudenī, kad es sāku strādāt, stāšos dzīvokļa rindā. Ja nu paiet 10 gadi, kamēr sagaidīsim. Nē, nu es jau tikmēr nomiršu. Un tad jums paliks viss dzīvoklis. Nemirstiet. Mani nozīmēja uz dzelzbetonu rūpnīcu. Viņi ceļ saviem darbiniekiem mājas. Tā kā būs kārtībā. Paldies, dēliņ. Paldies, ka novēlēji. Tev ir laba sirds. Nu, es ceru, ka mēs sadzīvosim. Bērniņš būs kluss, naktīs neraudās. Nu, es būšu tepat, ja kaut ko vajag.
iepazīties ar tavu mammu. Nē.
mani bērni. Es viņus tikai pieskaru. Skaties. Ej, mazie! Klusāk mums ciemos ir maz meitenīti, un viņi tagad guļ. Sapratāt? Un tu zini? Labi, bērni, nav nevainas. Nu, pasādās motās. Žēl, ka meitenīti būs puika, varētu tagad saukt par nārbuļu mantinieku. Vai tad meitenīti sliktāk par puiku? Nē, ko ne? Nav nevainas, tikai ar puikām tādu lielu kreņķi. Te sakāvat te no mājām prom. Mazā jāprom. Tungus! Nu, ejam! Ejam paskatīt, kas tur bija atbraucis. Tungus! Jā. Jurīti, ja tu esi atbraucis, mums vajadzētu parunāties nopietni. Par nārbuļiem. Mēs ar Albertu ilgi vairs nevarēsim, kas te saimniekos. Mēs skatās domā, ka kādi kungi atbraukuši, ko? Un ko tā ēd? Ko? Torķiks, o, es arī paņemu gabaliņu. Nav jau laika. Jāskrien. Pie taļiku pie algas atstāju. Nu, līdz, es paņemšu te 2 gabaliņu. Jauna mašīna, cik tā ilgi gaidīja? Es ar Tungus 5 gadus stāvu rindā, vēl nekā nav, no? Nav dabūjis vēl. Nē, nu nav jau tāda gluži jauna, no rokām ņēma. Aha, tā jau ir, jūs jau pilsētnieki. Mums visiem priekšā.
Raimīti paņēma? Kā? Kā, Raimīti, tu ļāvi? Nav taču viņa reize. Nu, teica, pavizināt. Pavizināt. Nu, lai tik puikam tiek. Viņš to mašīnu ir nozadzis, un Raimi arī. Viņš viņu pielabina visādos veidos, pērk, dāvina kaut kādas nevajadzīgas lietas. Un Raims tikai teica tā, teica šitā. Es gribu, lai viņš Ēdi sauc par tēvu. Bet viņš ne par ko. Ēdis un Ēdis. Mašīnā so drauga. Ko man tagad darīt? Neko. Nu, pavizinās un aizvedies mājās. Nu, nomierinies. Viņš taču neapēdīs viņu. Tēvs taču. Kas te tie pa brīnumiem? Tik āgri šodien mājā. Eidi! Eidi! Nāču! Labdien! Labdien, labdien! Nu, ejam. Ko tā ap divu draudzīņu tā dosies? Drīz būšu. Cik drīz? Drīz. Tikpat drīz, tik vakar un aizvakar? Kur tu mani vedi? Kas te ko redzēja? Skaists skats, vai ne? Kur tā Latvijā nav skaisti? Ja nu kādā Purmalā, bet arī tur. Šeit. Kas šeit? Tu celsi savu māju. Nu, tu gvelz muļķības. Kādu māju? Paga. Bet tu pats man neteici, ka tu gribi celt savu māju. Tad es vēl biju jauns gurķis. Suņu būdu var uzcelt, ne māju. Kas ir, man ir lopi? No kā es iekrāšu? No plikas algas? Es zinu, es visu zinu, ne tev, ne zintāju senču nav. Nav kas pa kūti, pa māju, pēc tam naudiņu bērniem. Bet māja tev būs. Vecumdienās varēs zem bambalēm sēdēt, āliņu sūkt, pie manis nāk ciemos, atcerēties jaunību. Ko? Nu pagaidi, es nopietni. Māju uzcels kolhos. Tev kā galvenajam agronomam. Nenovērtējumam kadram. Māja piederēs kolhozam, tu maksāsi īri, tāpat kā par dzīvokli. Nu, pēc tam amortizāciju norakstīsim, varēs lētāk nopirkt, ja gribēsi. Vai arī īrēt visu mūžu. Nu, skaties pats. Vienīgi, ja sadomās laisties prom, tad nu gan būs jāatstāj. Kuriem tad es laidīšos? Prātā nenāk, bet kāpēc tieši šeit? Varbūt es gribu citur. Nu, re. Paldies vēl neesi pateicis, bet jau pretenzijas. Tāpēc, Eidi, ka ir apstiprināts ciemata perspektīvais plāns, un šī ir vislabākā vieta. Un tev pienākās pirmā roka, jo tu dzīvo šaurībā, un, ja nemaldos, tad jūs gadat mazuli. Drūvi! Paldies! Paldies! Zinta priecāsies. Es, protams, arī. Kāda runa? Vienīgi zini ko? Vienīgi skaties līdz būvētājiem. Lai viss būtu kārtībā. Drillēšu. O, kas cels mūsējā vai no rajona? Es cels. Viņiem ir tehnika, celtņi un tā tālāk. Labi. Ar sesiem vieglāk kašķēties. Klausies, bet varbūt Zintai man šovakar neko neteiks. Nenocietīsies. Māja mums gatava tikai nākamā vasara. Un pēc tam ņem vērā to, ka kantoras ielām ir garas mēles. Paklau, cik jums tas stāsts ir? 2 gadi ir? Drīz būs 3. Nu, apsolu, ka 3 gadu jubileju svinēs savā jaunajā mājā. Vecīt, ja prasoties zinātu, kas būs pēc 10 gadiem. Daži jau nodzīvo 40, 50 gadus. Klau, un ja nesanāk, var taču izšķirties. Ja viss būtu tik vienkārši, kā jums jaunajiem liekas, bez tev viss tās zelta kāzas, sudraba kāzas, tāda pakazuha vien ir dāvana no kolhozas, bet man žēl, vai? Tiešām sniegs. Nu ko, laižam uz kantori.
Kad izžūs asaras Vietnamas sievietes mātes acīs, kad aprimsies Vietnamā amerikāņu agresoru zvērīgie soļi, lai cik tālu tas no mūsu mājām, mūsu sirdis ir ar jums, brīvību mīlošā Vietnamas tauta. Rīgas darba ļaužu mītiņā spēcīgi izskan protesta balss. Mieru un laimi mātēm un bērniem Vietnamā. Visi! Tūlīt tu dancosi. Tu viņu neatvedi. Ko? Nu, Raimi, Leons paņēma no bērndārs, teicās izvizināt Volgā. Jau vakars nav, nu cik ilgi var vizināt, viņš ir pievācis to. Kas nav jau pirmā reize. Toties mums būs skaists vakariņš divatā. Zināja ilgi, viņš neievēros kārtību. Pasaki, kāpēc Leonam Raims ir vajadzīgs? Kad dzīvojam kopā šloderē riņķī, puika viņam nebija vajadzīgs. Tagad baigais tēvs atradies tiesības viņam. Tas tāpēc, lai mums ieriet, lai tevi nepieņem par tēvu Raims. Varbūt tā arī ir. Mēs tur nekā nevaram darīt. Tēvs, nu jā, viņš ir tēvs. Ko? Tu gribētu, lai man puikas vispār nebūtu. Tu labprāt viņu atdod pavisam. Tev vienalga. Tu nerunā tā. Tu ļoti labi zini, ka viņš ir labojies. Es negribu to dzirdēt. Nesēdi, atved man viņu. Brauc! Tu Leonam zvanīji? Jā, zvanīju, protams. Viņš necēja. Nu, viss kārtībā. Piezvanīsim viņam vēlāk. Viņš varbūt puiku vannā liek. Viss kārtībā, dzirdi. Raimis ir pie tēva, nu? Klausies, es tev labāk pasāstīšu, ko man drūvis pastāstīja. Jēlē savu drūvi! Darbs, viss kā caurā maisā. Tu beidzi? Apet man Raimi! Kāda nozīme tam, ko citi redzēja? Kā tu pati jūti? Labdien! Vai jūs neredzat, ka sanitārā stunda? Jā? Es nepamanīju, tiešām. Lūdzu, piedodiet. Jūs taču nesat tik dosmīgi, kā izskatāties. Ielaiet no 50 gramus konjaku. Uz gadu meklīt. Lūdzu. Konjaku? Lūdzu. Halo. Nu, savos gados viņai nevienu bērnu. Pilnīgi nekā. Visu laiku mazais. Visiem veču. Kā lai saka labāk. Jā. Piedodiet, pārtrauku varētu? Paldies. Visiem večiem karst kaklo un... No. Viņš jau nebūs tāds muļs, ka pamatīs te. Mums taču viss ir. 15 gadi. Jā. Uz mēnesi, 2. Nevar. Nu, kas viņai tāds kā tev, man? Dūla. Netaču. Nevar būt, ka tā varētu arī notikt. Bet ja tā, izlieties, ka tev ne sirds neaugsts. Nu, lai iet. Lai iet. Četri vēji iet pa lauku,
saslaucīt, četri vēji iet pa lauku, četri vēji manī mīt. Vējas lotā, mūžas laukā, nevarējus saslaucīt. 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 Varbūt iesim iekšā. Vai varbūt jūs gribat no sākuma apskatīt apkārtni? Tas ir Nārbuļu kalns, slavenais. Augstākais. Ak tā. Ak, vai tā kaut kas ir mainījies, vai tā Gaiziņš nav tagad augstākais Latvijā? Nē, augstākais šajā apkārtnē. Bet tas nav galvenais. Svarīgi ir tas, ka no Nārbuļu kalna mūsu dzimta ir iegūst uzvārdu. Un arī šīs mājas vārdu. Ja jūs gribat, mēs varam uzkāpt. Jā, jā. Es jau te būšu tā kā apēja. Pagā. Tu teici Nārbuļi? Tā šīs tagad ir tās Nārbuļu mājas. Jā. Jā. Omīt. Omīt. Es ieiešu apskatīties, kas un kā tur. Es ešu to līdzi. Apnicis.
Atņēma mums padomu varas smalko dzīvoklī, bet tu savus kundziskās manieres joprojām nevar atmest. Salātiņ. Pavasarī te gribas kādu zaļumiņu, kādu dillīti. Nu nav te dillīši, nav. Mūžam tu visu zini. Gurķīši. Ir cilvēki arī šajos laikos, kas prot taisīt naudu. Bet tu maz zini, cik pirmie gurķīši maksā tirgū. Ārprāts, kartupeļi taču vēl nav gatavi. Man pieļauj, ka mēs ieradāmies par agru, bet taču nav uzreiz pie galda jāsēžas. Mēs varam tāpat pārunāties, ko? Labi? Nu jā. Sirsnīgs. Tas ir galva. Vietas taču vēl jāsaka. Vietas man vispirms ar salātiem jātiek galā. Tas neicināti. Labdien. Labdien. Esiet pazīstami. Zintas vecmāmiņa, Zintas mamma, mana mamma. Dien, mēs jau laikam esam pazīstams. Jūs taču no manas brūklenes pirkāt. Oho. Mēs no tik daudzām esam pirkuši, kas te viņas visas var atcerēties? Jā, tā jau laikam... Jā, paņem zinātni. Eidi, aicina ciemiņus apsēsties. Nāciet, tur uz divām. Lūdzu. Un tā ir mūsu Jadviga. Tikpat kā man vecmāmiņa. Un tur arī ir vecais tēvs viņš. Ne? Galva. Jā, mēs jau tikpat kā gandrīz būtu saradojušies, tikai Elga nemācēja to puisiet noturēt. Kā tu nārbuļu puiku sauc, kas tev bija brūdgāns? Ne, puisis bija uz godu, mēs vēl gribējām zintiņai par tēvu dabūt. Nu, mums ģimenē kaut kā ar vīriešiem neveicās. Mamma agri palika atraitnēs, un man arī vīrs karā palika. Tad, kad par tevi vēl nemaz nezināju. Zintiņa arī mums izskrēja pie pirmā tūlīt pēc skolas beigšanas. Nu. Tādi mēs esam 3 sievietes bez neviena vīrieša. Un kur mēs te riņķi un apkārt visu laiku. Mamma jau zina. Patiesībā jūs visi zināt, ka mēs ar Zintu esam nolēmuši apprecēties. Un mēs abi gribējām, lai Zintas tuvinieki un man tuvinieki iepazītos. Citādi, lai nesanāk tā, kā kāzas dienā satiekās. Kādā kāzas dienā? Kā, bet tas jau nolikts? Es domāju, ka tu esi atvedis līgā mums parādīt meitenei, kur viņai būs jādzīvo. Piedodiet, man pašai ir dzīvoklis centrā, un mēs nolēmām, ka Edze dzīvos pie manis. Jā. Mirga? Kāpēc tu neko nesaki? Ko tu? Viņa dzīve no manējiem. Te ir tāds ciema kukuls. Nu, bet mums jau laikam tomēr par tām kāzām vajadzētu kaut ko norunāt. Kur svinēsim, kā svinēsim, kā izdevumus dalīsim. Man jau nesanāk tā, kā tur dzirdēts, ka Rada sanaidojās uz mūžu, kad jāmaksā par mīlestību. Nu, mēs varam nokaut cūku vai teļu. Cik ar to cilvēku būs? Un kur? Kad? Vasarā? Ja vasarā, tad mūsu šķūnī var izbalēties ap 100 cilvēku. Mēs jau esam pieredzējuši. Nu, šķūnī jau gan mūsdienās vairs kāzas nesvin. Restorānā vai sūmu pirtī. Tad mums vajadzētu norunāt par gūdināšanu. Pēc tradīcijām jau gultu klāja vīra māte ar visu jaunu, ar palagiem, ar spilveniem, sēkļiem. Jā, kleitu arī pēc tradīcijām līgavaini spēku. Raudniec nāk. Zintīja būs tik skaista. Garā baltā. Ar plīvūdu. No pakaļ puses. Almīt, nekāda plīvūda nebūs. Ko tu Raimīti, lai liekam pie nešanas, vēl es viņu pie rokas ņem? Kādu Raimīti? Zintai dēls, 3 gadi. Forši puika mēs labi saprotamies. Bērns. No pirmās laulības. Mēs negribam nekādu tradīciju. Un pirtī kāzas arī nesvinēsim.
Nekādu guldināšanu, nekādu dzirdināšanu, nekādu viesu baru. Es tikai gribēju, lai jūs iepazīstieties. Un tas ir tā, ka pēc reģistrēšanās mēs vienkārši tie, kas esam šeit, Raimīts, varbūt vēl arī Druvis, nevienu vairāk. Tepat Nārbuļos varēsim pasēdēt pie vakariņām vai pie pusdienām, kā nu sanāks. Es ceru, ka Tamāra neatteiksies palīdzēt ar savām meitām. Tas arī viss? Nē, es izdodu savu vienīgo meitu pie vīra. Tik prasti nevar. Cik tad reizes leposies? Es domāju, ka jādara, kā jaunie vēlas. Pieauguši cilvēki. Kā gribēs, tā arī būs. Mūsu zintiņa gan nav tā audzināta. Viņa klausa, ko mēs sakām. Elgar man klausīja, un tikai, ja tas puika viņas jaunībā toreiz nebūtu sadumpojies... Viss ir labi. Ir labi. Tā. Un tajā arī nekas nedeg, mēs vēl pagūsim visu. Izrunāt. Tā. Tad bija prieks ar jums iepazīties, un Eidit braucēju ved mūs mājās. Mēs ir šim atbraucam. Eidit, tu tagad redzi, ka Lamīte ir nogurusi. Pagaidiet. Apsēdieties. Mums ir daudz gultu. Varēsit atpūsties. Vakariņas arī tūlīt būs kārtībā. Kas ir? Ko tu staipies te pa priekšu? Paklau. Mazais nesabijās. Vēlreiz kas viss labi? Maidā visi? Putniņš. Jā, Nārbulis, nē, Liepiņ, jums vēl ir jāgaida. Apsveicu jauno tēvu, audziniet savu meitu, rūpējieties par viņas veselību un laimi. Un par manu arī. Jā, paldies. Jā, kas jums? Vai paldies nevajadzēja. Rūpējieties par savu jauno sievu. Visu labu. Nesmuka. Nerunā tā, viņa būs ļoti skaista. Tas vēl nav redzams. Paklausies, viņa nenoslāps. Pie ārpasaules jāpierod pamazām. Uz kuriem mēs braucam? Ekskursija par Rīgu. Taču veselu nedēļu mēs redzējām. Kas tu galīgi traks? Galīgi. Atkal rītēni pametis. Cik man reizes tev jāsaka, man tas ir jāsavāc aiz sevi. Tā vienmēr laiku, kad nav, man ir jāvācas.
Kas tad maksās? Jā, Trīs. Paldies. Visus labāk. Kur tu mani atvedi? Man pēc pusstundas jābūt. Nu, ko tad tu gribi? Ātrāk uz kopušku atkal? Labāk tur nekā uz ielas. Un ja mums iegos istabiņu, tu arī varēsi pie mums nakšņot reizēm. Ak, Dievs, un tā skaitīsies ģimenes dzīve. Ko? Beidz, es tūlīt apraudāšos. Nu, beidz. Kāds saka savādāk? Daudz tā dzīvo. Nu, labi. Ejam ārā. Lai mūsu mazajai ārpasaules nebūtu par daudz. Nesaprotu. Puķi! Nu, līdz. Nā. Labdien! Sveiki, sveiki! Sveiki! Vai, kāda mūsu pādīte! Nē. Lai auga liela, skaista un gudra. Paldies. Nē, tā ir viņa vecmāmiņa, viņa mums atļauj te padzīvot. Rudenī, kad es sāku strādāt, stāšos dzīvokļa rindā. Ja nu paiet 10 gadi, kamēr sagaidīsim. Nē, nu es jau tikmēr nomiršu. Un tad jums paliks viss dzīvoklis.